Jā, man rāda, ka jau ir 17:30, tāpēc es domāju, mēs varam sākt. Tātad sveicināti visi. Šī ir otrā lekcija no webināra cikla Jaunās māmiņas ceļvedis, pašaprūpe, emocionālais balanss un uzturs. Šie webināra cikli tiek arī ierakstīti, un ierakstu būs iespējams saņemt uz e-pastu šīs nedēļas laikā kopā ar izdeles materiāliem. Tāpēc, ja kaut ko būs vēlme atkārtot vai noskaidrot, tad to arī būs iespējams izdarīt. Bet šodien mēs runāsim par tieši emocionālo veselību, par psihisko veselību. Pēcdzemdību periodā mans vārds ir dr. Linda Rubena, un es strādāju kā psihiatrs veselības centrā Vivendī. Līdz ar to šī arī ir man sirdī diezgan tuva tēma un kaut kas tāds, ar ko es daudz strādāju ikdienā. Ja mēs skatāmies par to, par ko mēs vispār runāsim šajā lekcijā, tad vispirms parunāsim par to, kāpēc šis temats vispār ir svarīgs, kāpēc mums būtu jārunā par emocionālo un psihisko veselību. Tad nedaudz pieskarsimies arī tam, kā atpazīt dažādus psihiskos traucējumus, kā saglabāt emocionālo līdzsvaru un izvairīties no izdegšanas simptomiem, kā veidot atbalsta sistēmu, kā runāt ar tuviniekiem, un ko tad darīt arī tajā situācijā, kad ar šiem te pašu resursiem īsti nepietiek, un kādi tad būtu tajā gadījumā tālākie soļi. Ja mēs skatāmies uz to, kāpēc vispār pēcdzemdību psihiskā veselība ir svarīga, tad, protams, ir jāsaprot, ka šis pēcdzemdību periods ir grandiozu izmaiņu laiks gan fiziski, gan emocionāli, gan psiholoģiski, gan sociāli. Principā jauno vecāku dzīvē mainās ārkārtīgi daudz lietas, taču mēs zinām arī to, ka vidēji 1 no 5 sievietēm pēc dzemdībām saskaras ar būtiskām psihiskās veselības problēmām, kuru gadījumā mēs jau varētu aizdomāties par dažādiem traucējumiem. Un mēs zinām arī to, ka neārstēti psihiski traucējumi vai psihiskās veselības problēmas var būt smagas ne tikai pašai mammai, bet arī bērnam, bērna emocionālajai, kognitīvajai, fiziskajai attīstībai, un ka tas ietekmē arī visu ģimenes sistēmu. Tātad ne tikai māti un bērnu, bet arī visu ģimeni kopumā, gan partneru attiecības, gan dažreiz arī attālākus radiniekus. Un vajadzētu saprast, ka psihiskā veselība nav luksusa jautājums. Tai vajadzētu būt sabiedrības veselības prioritātei, jo tādā veidā mēs rūpējamies arī par nākotni, kāda sabiedrība izskatīsies ne tikai šobrīd, bet arī nākamajos gados. Un te es gribētu arī uzsvērt, ka psihiskā veselība nav luksusa jautājums arī pašai mammai. Jo tas, ko es ļoti bieži redzu savā aprūpē un vispār runājot ar jaunajām māmiņām, ir tas, ka ļoti bieži šīs te rūpes par savu veselību, gan par fizisko veselību, gan par psihisko veselību, tiek atliktas kā prioritāri, liekot rūpes par bērnu, aizmirstot to, nu, ka rūpes par sevi būs arī rūpes par bērnu, un ka tas nav gluži tāds luksus vai kaut kas ekstra, kam būtu jāpievērš tikai uzmanība tad, kad tam parādās laiks, bet ka to vajadzētu par prioritāri izvirzīt jau arī tad, kad bērns ir ārkārtīgi mazs. Jo ātrāk mēs sniedzam kaut kāda veida atbalstu, jo labāks ir rezultāts. Tātad šis te atbalsts palīdz gan simptomiem nepasliktināties, gan veicina arī mātes un bērna veselību un saiknes stiprināšanos. Ja mēs runājam par vispār to, kā mātes psihiskā veselība ietekmē bērnu, tad ir jāsaprot, ka zīdaiņi ir ļoti jūtīgi pret dažādām aprūpētāja emocionālajām svārstībām un emocionālo pieejamību. Mēs zinām no pētījumiem arī to, ka mātes depresija un trauksme var būt saistīta ar valodas un kognitīvās attīstības aizkavēšanos, ar palielinātu emocionālo un uzvedības problēmu risku vēlāk dzīvē, kā arī grūtībām ar emocionālo regulāciju un drošas piesaistes veidošanos.
Šī te agrīnā emocionālā saikne kopumā ir ļoti būtiska bērna smadzeņu attīstībai un tam, lai bērns justos droši. Un šī saikne ietekmēs nevien to, vai bērns jūtas droši tad, kad viņš ir zīdaiņa vecumā, bet to arī, vai viņš vēlāk jutīsies droši kā jau vecāks bērns, kā pusaudzis, kā pieaugušais. Šī saikne ar savu primāro aprūpētāju, kas lielākajā daļā gadījumā arī ir māte, ir ļoti nozīmīga arī tālākajai dzīvē. Un, ja ir kaut kādas veselības problēmas, tad tās var traucēt šo saiknes veidošanos, it īpaši, ja šīs problēmas netiek atpazītas un nekādā veidā netiek atbalstīta to uzlabošanās. Arī partneri tomēr ietekmē mātes psihiskā veselība un arī ģimeni, jo kopumā, ja mātei ir dažādas veselības problēmas, tad arī partnera pēcdzemdību depresijas risks palielinās, jo palielinās kopējais ģimenes stress, var rasties dažādi konflikti, var rasties sarežģījumi attiecībās, un tas, protams, viss var veicināt arī negatīvāku to kopējo skatu. Ja mēs skatāmies uz to, kā tad vispār šīs problēmas var atšķirt, tad pirmām kārtām mums būtu nedaudz jāsaprot arī tas, kas vēl būtu normāla pēcdzemdību perioda norise. Un pirmais, kur lielākā daļa sieviešu pamana kaut kādas emocionālas svārstības, ir tā saucamās pēcdzemdību skumjas, ja baby blues, kas skāra aptuveni 80% sieviešu pēc dzemdībām. Tās parasti sākas pirmajās dienās, sasniedz maksimumu ap pirmās nedēļas beigām un parasti pāriet pašas bez īpašas medicīniskas iejaukšanās 2 nedēļu laikā. Un to laikā var būt raudulība, emocionālas svārstības, aizkaitināmība, nogurums, trauksme, grūti koncentrēties, izteiktas garastāvokļa svārstības. Taču, kā jau minēju, tas gluži netiek uzskatīts par patoloģiju. Mēs vairāk saistam šo te ar to, ka pēcdzemdību periodā ļoti strauji organismā notiek dažādas hormonālas pārmaiņas, arī dzīves situācijā ļoti strauji notiek dažādas pārmaiņas, ir samazināts miega apjoms, ir jārūpējas par kādu citu vēl tajā brīdī, un tā visa kombinācija var izraisīt tiešām šīs svārstības, taču tur drīzāk ir nepieciešams atbalsts, gan praktisks atbalsts, gan emocionāls atbalsts, gan pietiekoša atpūta, miegs, pietiekošs uzturs, un kā ar šīm sajūtām ir iespējams arī dalīties, bet no tādas tā kā, medicīniskās puses tur nav nepieciešams nekā īpaši iejaukties. Nākamā situācija, ko mēs arī īsti neuzskatām vēl par psihiskiem traucējumiem, jo slimību klasifikatorā izdegšanas sindroms nav klasificēts kā saslimšana, tas drīzāk ir klasifikēts kā stāvoklis, kas var parādīties stresa situācijās. Un ja mēs runājam par izdegšanas sindromu tieši mātēm vai jaunajiem vecākiem, tad tas būtu stāvoklis, kad aprūpētājs ilgstoši jūtas emocionāli, fiziski iztukšots, distancēts no bērna un apšauba savu kompetenci vecāka lomā. Un tie galvenie simptomi būtu hronisks nogurums, emocionāla atsvešināšanās, vainas sajūta, paškritika, perfekcionisms izteikts un iekšēja sajūta, ka tā kā nav atļauts kļūdīties, ka viss ir jāizdara ideāli. Un šeit ir vairāki iemesli, kāpēc tas izdegšanas sindroms vispār var veidoties, un tā būtu kombinācija gan no augstām sabiedrības gaidām, gan no augstām personīgajām gaidām, tātad šis perfekcionisms, kas varētu būt jau iepriekš dzīvē bijis raksturīgs. Izdegšanas sindromu palielina arī tā iespējamība, ja ir nepietiekams atbalsts vai cilvēks jūtas vientuļš, kā arī tas, ja ir patstāvīgs gan emocionāls, gan fizisks sloks, bet nav īsti iespējas atpūsties un atjaunoties. Ko šajā situācijā vajadzētu darīt? Pirmām kārtām tā iespēja atjaunoties un atpūsties būtu ļoti nepieciešama un nozīmīga, bet tajā pašā laikā ir vienkārši svarīgi arī atpazīt tos signālus, kas liecina par izdegšanu,
un normalizēt, ka šī pieredze var atgadīties, un ka tiešām ir rīki un lietas, ko ir iespējams darīt, lai to situāciju uzlabotu. Šeit būs cilvēkam nepieciešams gan praktisks, gan emocionāls atbalsts, būs nepieciešama resursu atjaunošana un iespēja samazināt vainas sajūtu. Un ar speciālistu šajā gadījumā būtu jākonsultējas tajās situācijās, ja tās sajūtas kļūst ārkārtīgi traucējošas. Viņas tā kā pārsniedz to, ko cilvēks pats ar saviem resursiem var izdarīt. Un te es ļoti gribētu uzsvērt to, ka izdegšana nenozīmē, ka mamma būtu slikta. Tas vienkārši nozīmē to, ka mamma ir pārāk ilgi mēģinājusi būt laba bez pietiekama atbalsta. Un tas nav kaut kas tāds, par ko vajadzētu kaunēties vai par ko vajadzētu sevi vainot. Tas vienkārši parāda to, ka cilvēkam tiešām šīs ekspektācijas un centieni ir pārāk augsti, taču realistiskā vidē mums visiem ir kaut kādas robežas un nevienmēr būs iespējams sasniegt tik daudz, kā sākotnēji ir iedomāts, un es uzreiz varu pateikt arī to, ka nekad nebūs iespējams sasniegt perfektu rezultātu, jo perfekta rezultāta vienkārši nav. Tas ir kaut kas tāds, kas ir pilnībā nereālistisks. Dažreiz ir ļoti grūti atšķirt izdegšanas sindromu no depresijas, taču viena no lietām, ko es parasti uzsveru, ir tas, ka izdegšanas sindroma gadījumā lielākoties cilvēkam arī pietiek ar to praktisko un emocionālo atbalstu. Tas nozīmē, ja mēs cilvēku varētu izņemt no tās vides, kurā viņam ir izveidojusies izdegšana, un mēs viņu ieliktu vidē, kas ir pilnībā atbalstoša un nodrošina atpūtu, tad lielākoties šie izdegšanas sindroma simptomi izzudīs arī bez jebkādas papildus ārstēšanas. Taču, ja mēs skatāmies uz pēcdzemdību depresiju, tad, ja visi pēcdzemdību depresijas simptomi eksistē, un mēs teorētiski ieliekam cilvēku pilnīgi citā atbalstošā vidē, tad lielākoties tomēr nebūs tā, ka tā depresija pazudīs, jo depresijai daudz lielāku lomu spēlē dažādi bioloģiskie faktori, kas to var noteikt, lai gan emocionālais sloks, psiholoģiskie faktori, vide, attiecības un tā tālāk arī spēlēs lomu tajā visā, te tomēr būs arī bioloģiskas pārmaiņas, kas notiek organismā, kuru rezultātā būs krietni grūtāk tikai ar to emocionālo vai praktisko atbalstu nodrošināt to, ka cilvēkam pilnībā atjaunojas laba pašsajūta. Pēcdzemdību depresija skar vidēji 10 līdz 15% sieviešu, un pamatos simptomos te ietilpst pastāvīgi nomaļots garastāvoklis, nespēja just prieku, enerģijas trūkums, nogurums, varbūt arī vainas, bezvērtības sajūta, grūtības veidot saikni ar bērnu, domas par paškaitējumu. Un uz pēcdzemdību depresiju lielāks risks būs tajos gadījumos, kad iepriekš dzīvē kādreiz būs bijušas depresijas epizodes, kad cilvēkam trūks sociālā atbalsta, vai partnerattiecībās būs grūtības, vai viņam vienkārši nebūs šīs te atbalsta. Arī grūtniecības vai dzemdību komplikācijas palielina iespējamību, ka varētu parādīties pēcdzemdību depresija. Arī tad, ja bērna aprūpē pašā par sevi ir kādas grūtības, ja bērnam ir kādas veselības problēmas vai komplikācijas, tas arī šo risku palielinās. Un kopumā stress, vārdarbība ģimenē, tie visi ir atzīti kā riska faktori depresijai. Un kā jau es minēju iepriekš, tad depresijas gadījumā tomēr to jau mēs klasificējam kā traucējumu, kuram ideālā pasaulē vienmēr tiktu piedāvāta kaut kāda veida ārstēšana atkarībā no tā, kas konkrētajam cilvēkam ir nepieciešams un kas viņam ir vajadzīgs, lai to situāciju uzlabotu. Un tās ārstēšanas metodas var būt dažādas, bet par tām mēs pieskarsimies nedaudz arī uz otro prezentācijas pusi. Tad ir iespējami arī dažādi pēcdzemdību trauksmes traucējumi, un trauksmes traucējumi mums var būt ļoti dažādi.
Jāsaprot, ka trauksme pati par sevi nav patoloģija. Mums visiem cilvēkiem ir iespējams satraukums, nemieris, kaut kādas bažas par dažādām situācijām, taču par traucējumiem mēs trauksmi uzskatām tikai tad, kad šie te, simptomi, jeb šīs te izpausmes kļūst pārāk lielas, pārāk biežas, neatbilstoši situācijai un sāk negatīvi ietekmēt ikdienu, traucēt sasniegt kaut kādus mērķus, kas cilvēkam ir. Un trauksme var izpausties gan kā ģeneralizēta trauksme, kas principā būtu trauksme par visu iespējamo, gan kā panikas lēkmes, kas būtu ļoti pēkšņas un intensīvas trauksmes epizodes ar sirdsklovēm, elpas trūkumu, reiboni. Trauksme var izpausties arī kā obsesīvi kompulsīvi traucējumi, jeb obsessive compulsive disorder, kad cilvēkam būtu uzmācīgas nevēlamas domas ar nepatīkamu saturu, vai arī dažādi rituāli, atkārtotas darbības, kuras cilvēks izmanto, lai mazinātu bailes. Svarīgi ir atcerēties, ka ar dažādi ar šo trauksmi saistītie traucējumi patiesībā ir daudz biežāki nekā mēs agrāk uzskatījām, un mūsdienās jau mēs lielākoties redzam to, ka pēcdzemdību trauksme ir krietni biežāk sastopama nekā pēcdzemdību depresija, vai arī šie abi traucējumi var savā starpā kombinēties, ka cilvēkam ir gan depresijas, gan trauksmes simptomi, kas viņam traucē ikdienā. Bet kas tad ir šie trauksmes simptomi? Tas būtu pārmērīgs satraukums, tā būtu nespēja atslābināties, saspringums, tā būtu aizkaitināmība, sajūta, kā cilvēks sēdētu uz adatām. Tie būs arī dažādi fiziski simptomi, svīšana, elpas trūkums, pātrināta elpošana, karstuma, augstuma viļņi, galvas reiboņi, sajūta, ka paliek melns perifērajā redzē, trīce, kamola sajūta kaklā un dažādi citi simptomi, kas arī var parādīties trauksmes gadījumā. Šeit būtu iespējams arī traucēts miegs, sajūta, ka notiks kaut kas slikts, lai gan it kā viss ir kārtībā, atkārtotas nemierīgas domas un izvairīšanās uzvedība, kad cilvēks sāk izvairīties no lietām, kas viņam sagādā šīs nepatīkamās sajūtas, kas ir aprakstītas augstāk. Ja runājam tieši par paniku, tad atkal viena panikas lēkme nenozīmē, ka cilvēkam ir psihiski traucējumi vai psihiska saslimšana. Par panikas traucējumiem mēs parasti runājam tad, kad šīs panikas lēkmes atkārtojas bieži un atkal sāk cilvēkam traucēt izteikt ikdienā. Taču panikas lēkmes parasti sākas strauji, maksimumu sasniedz 30 minūšu laikā, ir fiziski simptomi ārkārtīgi nepatīkami, strauja sirdsdarbība, svīšana, trīce, elpas trūkums vai pātrināta elpošana, šie karstuma viļņi, slikta dūša, tirpšanas sajūtas, un šos fiziskos simptomus parasti pavada viens no trim. Vai nu bailes nomirt, vai bailes sajukt prātā, vai bailes zaudēt kontroli pār savu ķermeni, pār situāciju, kas tad pārsvarā tā fiziskā simptomu kombinācija kopā ar tām bailēm norāda uz to, ka tā visticamāk varētu būt panikas lēkme. Pēcdzemdību periodā viena no lietām, par ko tik daudz varbūt tajos sabiedrības mēdījos un sociālajos tīklos tik daudz nerunā, ir pēcdzemdību posttraumatiskā stresa traucējumi, kad parādās dažādi posttraumatiskā stresa sindroma simptomi pēc dzemdībām. Un risks tam varētu būt traumatiskas dzemdības, kurās, piemēram, varētu būt bijis ārkārtas ķeizargrieziens, smaga asiņošana, dzīvības apdraudējums vai nu mātei vai bērnam. Un kā simptomi var izpausties dzīves atmiņas par pēcdzemdību brīžiem, kā šie flashbacki, kas ir tā kā atmiņu uzplaiksnījumi. Tā var būt atkal šī izvairīšanās uzvedība, un tas var būt kā izvairīšanās no slimnīcām, no ārstiem, no runāšanas par dzemdību tēmu, respektīvi no jebkā, kas varētu atgādināt par šo traumatisko notikumu. Un to var pavadīt arī emocionāla nejūtība, un tāda tā kā hiperuzmanība par to, kas notiek ātrāk, ka tiek pamanīti visi iespējamie draudi,
kas varētu būt apkārtējā vidē, un cilvēks ļoti viegli izbīstas vai iztrūkstas tad, ja viņu kaut kas nobiedē. Šos te traucējumus dažreiz ir viegli sajaukt ar pēcdzemdību depresiju vai vienkārši vispārēju stresu pēc dzemdībām. Tomēr tas nav gluži tas pats, tas ir kaut kas nedaudz sarežģītāks, un lai gan šie simptomi var kombinēties arī ar depresiju, tiem var būt palīdzošas nedaudz citādākas ārstēšanas metodas nekā tad, ja cilvēkam ir tikai depresīvā simptomātika. Un pats retākais traucējums, kas var atgadīties pēcdzemdību periodā, ja mēs to saistam tieši ar pēcdzemdību psihiskajiem traucējumiem, ir pēcdzemdību psihozes. Tās tiešām ir ārkārtīgi retas, vienas, divas no 1000 dzemdībām aptuveni. Taču šajā gadījumā cilvēkam ir izmainījusies realitātes uztvere. Respektīvi, tā realitāte, ko uztver cilvēks, kuram ir psihoze, nesaskan ar to realitāti, kas notiek patiesībā. Respektīvi, cilvēkam var būt dažādas maldīgas idejas, kuras mēs saucam par murgu idejām, piemēram, var uzskatīt, ka bērns ir kaut kādā veidā izmainīts, vai ļauns, vai samainīts, vai sūtīts ar īpašu uzdevumu uz šo pasauli, vai kādas citas idejas, kas īsti neatbilstu patiesībai. Varbūt arī halucinatora simptomātika, respektīvi var cilvēkam parādīties balsis, kuras viņš dzird, kuru tur patiesībā nemaz nav. Viņš var redzēt tēlus, kuru patiesībā tur nemaz nav. Varbūt smagas garastāvokļa svārstības no eiforijas līdz pat dziļai depresijai, un varbūt arī bezmiegs un dezorientācija. Un literatūrā lielākoties ir aprakstīts, ka tas bezmiegs ir viena no pirmajām pazīmēm, kas var parādīties. Lai gan, protams, ir dažādas cilvēku grupas, kurām šī pēcdzemdību psihoze ir ar lielāku iespējamību, tas tomēr ir arī kaut kas tāds, kas teorētiski var sākties tad, ja cilvēkam nekad iepriekš dzīvē nav bijuši psihiski traucējumi, un šis stāvoklis būs akūts un neatliekams. Šī būs tā viena situācija, kad mēs tiešām nevaram gaidīt ārsta konsultāciju. Tai konsultācijai ir jānotiek tuvāko stundu laikā, un bieži vien ir nepieciešama tomēr ārstēšanās stacionārā šādu traucējumu iespaidā. Taču, kā jau minēju, tie ir ārkārtīgi, ārkārtīgi reti. Nu jā, ja mēs runājam par tām lietām, kuru gadījumā vispār vajadzētu iejaukties to lītu un nevajadzētu gaidīt, un šeit es gribētu uzsvērt, ka lai gan mēs šajā prezentācijā un webinārā runājam tieši par pēcdzemdību psihiskajiem traucējumiem, es tomēr gribētu norādīt, ka šīs būtu brīdinājuma pazīmes, kas prasītu uzmanību arī citās dzīves situācijās. Līdz ar to, ja jūs kādreiz pamanat, piemēram, ka kādam no jūsu tuviniekiem ir parādījušās halucinācijas vai murgu idejas vai pašnāvības domas, tas nebūtu kaut kas tāds, kas būtu jāignorē, un tam tomēr būtu jāpievērš uzmanība un būtu jāvēršas pēc palīdzības. Bet tas varētu būt arī smags bezmiegs, tā varētu būt emocionāla atsvešināšanās, tās varētu būt uzvedības izmaiņas, kas varētu liecināt par smagu depresiju vai par psihotiskiem traucējumiem. Un, ja mēs runājam par panikas lēkmēm pēcdzemdību periodā, tad tās parasti prasa tūlītēju uzmanību, ja tās traucē mātes spēju aprūpēt bērnu. Respektīvi, ja bērna drošība to panikas lēkmju dēļ kaut kādā veidā tomēr arī ir apdraudēta, tad to uzmanību vajadzētu pievērst labāk ātrāk nekā vēlāk. Ko īsti darīt, lai profilaktiski censtos sevi pasargāt no šiem simptomiem un kā saglabāt šo emocionālo līdzsvaru? Kā jau minēju, tad psihisko stāvokli mums ietekmē dažādi faktori, gan bioloģiskie faktori, gan arī psiholoģiskie faktori, gan sociālā vide. Un ir kaut kādas lietas, ko mēs, protams, nevaram šajos faktoros ietekmēt. Mēs nevaram, piemēram, izmainīt savus gēnus, mēs nevaram izmainīt situāciju, kas notiek pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Mēs nevaram
izmainīt kaut kādas dažādas citas lietas, kas dzīvē ir notikušas vai kas ir notikušas kaut kad agrāk. Mēs nevaram pagātni mainīt. Taču tomēr ir vairākas lietas, uz ko mēs varam iedarboties, gan uz savu attieksmi pret lietām, gan uz savām aktivitātēm, ko mēs darām, gan uz to, ko mēs ēdam, kāds ir mūsu uzturs. Un tad šīs parasti ir tās lietas, ko es arī uzsveru, kas ir tas, kas ir tajā mūsu kontrolas lokā, ko mēs varam ietekmēt. Tas ir arī tas, uz ko mēs varam darboties, lai profilaktiski censtos sevi pasargāt. Dažreiz ar šiem profilakses pasākumiem nepietiek, lai to līdzsvaru nodrošinātu, bet par to atkal mēs runāsim jau tālāk, kas tad ir tas, ko darīt, ja to resursu nepietiek. Bet tas, ko noteikti vajadzētu atcerēties, ka rūpes par sevi nav egoisms. Tas, ko es minēju sākumā, ka ļoti bieži šīs rūpes par sevi tiek uzskatīts bezmaz vai kā kaut kāds luksus pēcdzemdību periodā, bet tā nebūtu, to nevajadzētu uztvert, jo, ja cilvēks pats par sevi nerūpējas, tad kā viņam varētu vispār būt resursi, lai darītu kaut ko ārpus sevis? Un noteikti nevajadzētu just vainas sajūtu, kad notiek pievēršanās arī pašam sev, rūpēm par savu fizisko, emocionālo veselību, jo tas viss ir rūpes ne tikai par sevi, bet arī rūpes par bērnu labklājību. Ja tas ir kaut kas tāds, kas ir ļoti svarīgs, ja šī bērnu labklājība ir svarīga, tad tur jābūt arī tai domai par to, ka tām rūpēm par sevi ir jābūt svarīgām, jo tās divas lietas nošķirt savā starpā nu, īsti nevarēs. Kā jau minēju par iepriekš runājot par izdegšanu, mums ir vairāki riski, kas varētu veicināt to izdegšanu mātes lomā, un tā varētu būt pārmērīga atbildības uzņemšanās, tāda tā kā vienpusēja slodze, kur cilvēks uzņems visu atbildību uz sevi. Tas varētu būt arī perfekcionisms, kas būs viens no šiem psiholoģiskajiem faktoriem. Perfekcionisms vispār ir kā risks gan trauksmē, gan izdegšanai, gan depresijas simptomiem. Tas ir kaut kas tāds, kas tiešām nav labvēlīgs mūsu psihiskajai veselībai. Tā var būt arī vientulība. Tas ir kaut kas tāds, kas visos dzīves posmos var veicināt psihiskā stāvokļa pasliktināšanos, bet pēcdzemdību periodā un dažreiz arī grūtniecības laikā tiešām var rasties tā sajūta, ka neviens cits cilvēks tieši tajā brīdī neiet cauri tam pašam dzīves posmam, līdz ar to, ja tā saikne nav meklēta un nav veidota ar citiem cilvēkiem, kas tomēr ir tajā pašā dzīves posmā, tad var parādīties šāda sajūta, ka neviens īsti nesaprot, kas notiek ar konkrēto cilvēku, un tas arī veicina depresijas risku pašu par sevi. Un ko tad mēs varam ar visām šīm lietām darīt? Pirmām kārtām domājot par to, lai būtu pietiekoši daudz atpūtas un lai šīs pamatvajadzības uz miegu un uzturu tomēr būtu nodrošinātas, tad vajadzētu atcerēties, ka viens no būtiskākajiem riska faktoriem depresijas un trauksmes attīstībai tomēr ir šis miega trūkums. Par miega traucējumiem pēcdzemdību periodā mēs neuzskatām to, ka māmiņa mostas vairākas reizes naktī, lai barotu bērnu. Mēs par miega traucējumiem pēcdzemdības periodā uzskatām to, ka ja mātei vai primārajam aprūpētājam ir iespēja gulēt, un it kā būtu arī tā nepieciešamība gulēt, bet to nav iespējams izdarīt. Respektīvi, ja bērns ir nolikts jau gulēt, visi ir pēduši, pabaroti, nav nekas, par ko teorētiski vajadzētu satraukties tajā brīdī, vajadzētu prioritāri domāt par miegu, bet tāpatās nav iespējams aiziet gulēt. Vai tāpatās tas miegs ir tik caurs, ka cilvēks jūtas neizgulējies un nākamajā dienā viņam nepietiek enerģijas, lai varētu darīt to, kas tajā dienā ir paredzēts, tad tos mēs uztvertu kā miega traucējumus. Bet tā primāri, ja ir iespēja gulēt, tad būtu jānodrošina, ka tas miegs tomēr ir plus mīnus regulārs. Un tāpatās arī domāt par regulārām maltītēm, jo arī neregulāra ēšana ietekmē gan garastāvokli, gan enerģiju. Un, ja
No savas puses ir tomēr grūtības ar šī ēdiena sagādāšanu un organizēšanu, tad to droši var uzticēt arī kādam citam ģimenes loceklim, tuviniekam vai jebkurai citai atbalsta personai, lai šo te savu slogu mazinātu. Jo, kā jūs runājām iepriekšējā slaidā, tāda vienpusēja visas atbildības uzņemšanās tikai uz sevi vien arī ir kaut kas tāds, kas nu nenāks par labu. Arī fiziskas aktivitātes var ļoti palīdzēt. Un šeit arī nu, nav gluži tā, ka tagad pēcdzemdību periodā ir jāsāk trenēties maratonam uzreiz, vai jākļūst par kultūristu. Nu, fiziskas aktivitātes ir arī pastaigas, fiziskas aktivitātes ir arī bērna cilāšana, bērna mazgāšana, bērna aprūpe arī ir fiziska aktivitāte. Um, Taču, ja tomēr šīm aktivitātēm tiek pievienots tas, ka ir piemēram iespēja iziet ārā, sevišķi tagad, kad ir arī daudz jaukāks laiks, ja ir iespēja gūt svaigu gaisu, sauli, tas arī var uzlabot gan miegu, gan noskaņojumu. Un te būtu jāatcerās, ka pat neliela fiziska aktivitāte visticamāk būs labāka kā nekāda fiziska aktivitāte. Un nav jātēmē uzreiz uz noskrietiem 20 kilometriem. Arī viegla pastaiga, arī 10 minūšu izkustēšanās ir gana laba. Būtu jāpievērš uzmanība arī tā ikdienas struktūrai un rutīnai. Un šai rutīnai vajadzētu būt tiešām vienkāršai. Tā nav 20 soļu rutīna vai 20 soļu dažādi uzdevumi, kas ir jāizdara. Tas varētu būt tiešām kaut kas ārkārtīgi vienkāršs, viena, divas, varbūt trīs darbības, kas atkārtojas, kas tomēr nodrošina kaut kādu stabilitāti ikdienā. Jā, un nevajadzētu noteikti pārspīlēt ar uzdevumu sarakstiem, drīzāk fokusēties uz 1 līdz 2 reāli izpildāmiem mērķiem dienā, ne atkal šo slodzi pašam radīt sev pārāk lielu. Un vajadzētu skatīties uz šo visu pēcdzemdību periodu arī plus-mínus realistiski un izrādīt vairāk līdzjūtības pret sevi. Par to līdzjūtību pret sevi es parasti saku, iedomājieties, ko jūs teiktu kādam savam tuvam draugam vai draudzenei, ja viņi pie jums nāktu ar šo problēmu. Nu, jūs visticamāk nevainotu savus draugus, jūs nekritizētu viņus ārkārtīgi pārspīlēti, jūs varbūt viņiem sniegtu kaut kādu papildus padomu vai emocionālu atbalstu, klātesamību, izrādītu par viņiem rūpes, tad kāpēc gan ar tieši tām pašām rūpēm neizturēties arī pret sevi un neizrādīt to līdzjūtību pret sevi tādā pašā veidā, kā mēs to darām pret apkārtējiem. Māmas loma nav eksāmens, nav tādas labākās atzīmes vai desmitnieks, kas gaida par mātes lomas perfekto izpildījumu. Nu, kā jau minēju, tāds perfektais izpildījums nemaz nav iespējams. Un katru dienu vajadzētu fokusēties uz to, ko ir iespējams tajos apstākļos, kas tajā dienā eksistē, izdarīt ar tiem resursiem, kas tajā brīdī ir pieejami. Tātad, ja to izdodas izdarīt, tad tā arī ir pietiekami laba mamma. Un atkal var izrādīt to līdzjūtību pret sevi par to, ka ir izdarīts tas, ko tajā situācijā varēja izdarīt. Nav nepieciešams sevi salīdzināt ar citiem, it īpaši sociālajos tīklos, kur tas bieži rada nereālas gaidas un palielina vainas sajūtu. Būtu jāatcerās, ka lielākoties cilvēki tajos brīžos, kad jūtas ārkārtīgi slikti, ar šo sajūtu pārsvarā nedalās. Viņi mēdz bieži dalīties pēc tam, kad tā situācija jau ir pagājusi, bet arī ne tad vienmēr. Tāpēc tā fokusēšanos uz to, cik kādam šķietami iet labi un salīdzināt ar savu situāciju īsti nevajadzētu, jo mēs nekad nevaram tās citas situācijas pilnībā novērtēt. Un vajadzētu atcerēties, ka gan katra māte, gan katrs bērns ir unikāli. Un tās situācijas būs katram atšķirīgas, un līdz ar to arī tās metodes, ko izmantot ikdienā, būs katram atšķirīgas.
Lai to mieru nedaudz nodrošinātu, var palīdzēt arī apzinātības vingrinājumi, piemēram, elpošanas vingrinājumi, novērošanas vingrinājumi, kur mēs vienkārši esam klātesoši tajā, kas notiek apkārtējā vidē un mūsu pašu ķermenī. Tas tiešām var palīdzēt mazināt stresu un regulēt emocijas. Pat ļoti mikroskopiskas, mazas, 1-2 minūšu pauzes, lai atvilktu elpu, lai pārslēgtos, tas arī var mazināt pārslodzes sajūtu. Un, kā jau minēju, šī klātesamība mirklī ir tiešām kaut kas tāds, kas ir pierādīts dažādos trauksmes gadījumos, ka var būt ļoti noderīgs. Ja mēs runājam par to, ko tad varētu darīt saistībā ar apkārtējiem, kā veidot savu atbalsta sistēmu, kā runāt ar tuviniekiem, jo šī mātes emocionālā labklājība ir diezgan saistīta arī ar to, kādu atbalstu viņa saņem. Jo, ja atceramies par tiem resursiem un mūsu ietekmes sfērām, ir lietas, ko mēs varam ietekmēt, bet ir lietas, ko arī nevaram ietekmēt. Bet dažreiz to ietekmi var izraisīt arī dažādi citi cilvēki, gan sniedzot praktisku atbalstu, gan emocionālu atbalstu. Bet kā tad īsti ar to operēt, tā teikt? Kā jau runājām iepriekš, vientulība tiešām var pastiprināt depresijas, trauksmes simptomus, jo tā sāp ne tikai emocionāli, bet arī bioloģiski pastiprina stresa atbildes reakcijas organismā. Trūkstot emocionālai tuvībai un sapratnei, biežāk var parādīties izolētības sajūta, vainas sajūta, var samazināties pašvērtējums. Un mūsu smadzenes kopumā tomēr ir diezgan sociāls. Tā kā mums attīstoties, mūsu smadzenes attīstās tādā veidā, ka viņas ļoti labi var uztvert gan dažādu citu cilvēku sociālas izpausmes, emocionālās reakcijas. Mēs tiešām gribam saņemt atbalstu no citiem cilvēkiem, un tas palīdz nomierināt mūsu nervu sistēmu un veicina arī mūsu pašu emocionālo līdzsvaru. Un, ja nav iespējas ar savām domām un grūtībām dalīties, šīs emocijas biežāk uzkrājas, pāraug spriedzē, aizkaitināmībā vai bezcerības sajūtā. Un viena no grūtībām, kas cilvēkam var būt, ir, ka varbūt tā palīdzība nav iespējama tajā brīdī, bet varbūt arī cilvēkam vienkārši ir grūti viņu pieņemt vai pieprasīt tādā veidā, lai apkārtēji arī saprastu, ka tiešām tā palīdzība ir vajadzīga. Un es teiktu, ka pieņemšana sākas ar atļauju sev pieņemt arī to, ka viss nav jāizdara vienam pašam. Daudzas sievietes uzskata, ka ja jau viņas ir labas mātes, tad viņām viss ir jāsajādz un jāspēj izdarīt vienām pašām, taču šis mīts ir diezgan kaitīgs un veicina izdegšanu. Jo nav tā, ka ir visa pasaule jācer tikai uz saviem pleciem. Un šī palīdzības pieņemšana nebūtu nenozīmē vājumu, bet tā ir drīzāk spēja atpazīt savas robežas un godīgi arī par tām runāt. Respektīvi, būšanu atklātam par to, kas ir iespējams un kas nav iespējams. Un visefektīvākā palīdzība pārsvarā no citu cilvēku puses tiek sniegta tad, kad šo palīdzību lūdzot, cilvēki izsaka lūgumus, kas ir konkrēti, ierobežoti laikā un neuzbrukoši. Tātad tas varētu būt, piemēram, vai ir iespējams paņemt bērnu pastaigāties uz 30 minūtēm. Tātad ļoti konkrēts lūgums, kas arī ir ierobežots laikā, tātad uz 30 minūtēm. Un tajā pašā laikā noteikti nevajadzētu šiem lūgumiem būt uzbrukošiem, nevajadzētu sākt teikumu ar tu jau nekad neko nedari, bet drīzāk es zinu, ka tu arī esi noguris, tāpatās kā es. Taču man ļoti palīdzētu, ja šajā brīdī tu izdarītu šo. Jo jāatcerās, ka tās atbalsta personas un primārais aprūpētājs, kas, kā jau minēju, lielākoties ir mamma, tomēr ir viena komanda. Tā kā
šo te aprūpētāju un atbalsta personas visus pārsvarā interesē tas, lai tas rezultāts būtu pēc iespējas labāks, lai viņi visi būtu pēc iespējas priecīgāki, laimīgāki un arī, lai bērna vajadzības būtu apmierinātas. Un uz šo te komandu vajadzētu arī tad skatīties kā tiešām uz komandu, kur viens otru cilvēki atbalsta, nevis vaino vai strīdās, jo mums nevajadzētu vainot ne pašiem sevi, ne arī pārāk izteiktas vainas sajūtas raisīt uz citiem cilvēkiem, ja mēs gribam turpināt ar viņiem sadarboties. Jā. Lai veidotu šīs drošās sarunas ar partneri vai ģimeni, noteikti vajadzētu izvēlēties piemērotu brīdi, kad to darīt. Nevis tajā brīdī, kad ir krīze, noteikti ne tajā brīdī, kad ir tikko bijusi panika vai panikas laikā, ne tajā brīdī, kad ir sakāpinātas emocijas vai pārlieku liela trauksme. Tātad, respektīvi, nevis tajā brīdī, kad ir krīze, bet tad, kad jau ir bijusi iespēja nedaudz nomierināties un atrast tādu tā kā klusāku brīdi vai vietu, kur šo sarunu iespējams arī veikt. Sajūtas paužot nevajadzētu nosodīt otru cilvēku, tātad vairāk izmantot šos te es teikumus, nevis tu teikumus, tātad nevis tu manī neklausies, bet es nejūtos sadzirdēta, jo tas izklausās mazāk vainojoši un vairāk atspoguļo to, kādas ir cilvēka sajūtas, kā viņš ir uztvēris to situāciju, ne tik ļoti pārliek visu atbildību tikai un vienīgi uz otru cilvēku. Vajadzētu ieteikt arī konkrētus reidus, kā šie te apkārtējie var palīdzēt, jo cilvēki bieži nezina, ko darīt un ļoti var novērtēt norādes. Šeit gan es teiktu, tā kā neiebraukt otrā grāvī un nekļūt kā tādam menedžerim, kurš tad ir atbildīgs par to, ko visi pārējie cilvēki dara, jo šis sloks arī var būt pārāk liels. Tad, ja tas sloks tomēr kļūst pārāk liels un tā pārvēršas par tādu mūžīgo cilvēku menedžēšanu, tad arī šajā gadījumā tomēr kaut kādas robežas būtu jānosprauž un jādara zinām par to, ka nav sasniegtas tās gaidas un vēlmes, jo tiek uzliekts pārāk liels sloks ar šo te gaidu un vēlmju pārvaldīšanu. Un šeit tas lielākais norādījums laikam būtu uz to, ka partneris nav tikai un vienīgi palīgs bērna aprūpē, viņš ir līdzvērtīgs aprūpētājs. Viņš var darīt ļoti daudz ko no tā, ko var darīt arī māte, un tam, ko māte nevar izdarīt tajā brīdī, tad tur to var izdarīt partneris, un tam, ko nevar izdarīt partneris, nu, jo, piemēram, nezinu, ja bērniņš tiek zīdīts ar krūti, nu partneris nevar mātes vietā zīdīt bērnu ar krūti. Nu, tad tas būs uzdevums, ko māte tiemžēl nevarēs viņam nodot, bet ir citi uzdevumi, kas nebūtu nav specifiski tikai mātei, un tad tos iespējams ir arī pārvirzīt uz šo otru aprūpētāju. Savas sajūtas būtu jākomunicē skaidri, kā jau minēju iepriekšējos slaidos, vairāk uzstādījumi un teikumi, kas saka es, nevis tu. Un būtu arī jāapzinās, kāds ir tas mērķis sarunai, kas ir tas, ko cilvēks grib viņā panākt, vai tas ir emocionāls atbalsts, vai tā ir praktiska palīdzība, vai tā vienkārši ir šī klātesamība, iespēja būt sadzirdētam bez padomiem un bez praktiskā atbalsta. Kas ir tas, kas tajā sarunā ir vajadzīgs? Jo, ja mēs, piemēram, meklējam iespēju būt sadzirdētiem, bet tā vietā mums kāds sniedz praktiskus padomus par to, kā mums vajadzētu rīkoties, nu, lielākoties tā atbildes reakcija nebūs pārāk laba no cilvēka puses. Tāpēc gan ir labi no savas puses apzināties, kas ir tas, ko tajā sarunā mēs sagaidām, gan to komunicēt arī apkārtējiem cilvēkiem. Tātad, ja mēs gribam klātesamību,
tad mēs arī sakām, ka mēs gribam, lai cilvēks ir mums blakus. Ja mēs gribam, lai mums praktiski palīdz, mēs sakam, ka mēs gribam, lai mums palīdz praktiski. Un ja mēs gribam emocionālu atbalstu, tad to arī mēs apkārtējiem varam darīt zināmu, jo apkārtējie cilvēki nevar nolasīt mūsu domas. Un, lai tā komunikācija būtu labāka, tomēr šīs domas būtu jāpauž skaļi un skaidri. Un tad nobeigumā, kas ir tas, ko darīt, ja visas šīs lietas ir izmēģinātas, un ar to vienkārši nepietiek. Tas nav gana labi, ko darīt tālāk. Un šajā gadījumā iespējams ir jāapsver šī profesionālā palīdzība, ja mēs skatāmies par tiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti aprūpē, tad ģimenes ārsts bieži vien ir viens no pirmajiem, kas var sniegt gan nosūtījumu pie citiem speciālistiem, gan padomu, gan ieteikt dažādu veidu terapijas. Taču arī psihiatrs Latvijā ir tiešās pieejamības speciālists. Tas nozīmē to, ka nav nepieciešams absolūti neviena cita ārsta nosūtījums, lai varētu vērsties pie psihiatra. Ja ir traucējoši simptomi vai ir nepieciešama ārstēšana, tad pie psihiatra var vērsties arī uzreiz. Arī psihologs vai psihoterapeits var palīdzēt gan ar sarunu terapiju, gan ar atbalsta terapiju. Var palīdzēt, piemēram, kognitīva behaviorālā terapija vai ACT, kas ir Acceptance and Commitment terapija, kas abas ir pierādītas kā iespējas dažādu arī pēcdzemdības traucējumu ārstēšanā. Mums Latvijā eksistē arī krīzes tālrunis, uz kuru zvanot ir iespējams saņemt emocionālo atbalstu jebkurā diennakts laikā. Un mums ir arī dažādas nevalstiskas organizācijas, kas piedāvā bezmaksas vai dažādas citas atbalsta formas, piemēram, vecāku centri, sieviešu resursu centri, piemēram. Mums ir Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija, kas sadarbībā ar PEP mammām piedāvā iespēju jaundzimušo bērniņu vecākiem saņemt arī bezmaksas emocionālo atbalstu. Tā, ka, piemēram, šī ir viena no opcijām, ko ir iespējams arī izmantot. Ja mēs skatāmies, kas būtu tie vispārīgie principi, ja tomēr nākas aizdomāties par medikamentiem, un ir jāsaprot, ka vienmēr, kad mēs domājam par medikamentiem, gan grūtniecības, gan pēcdzemdību periodā, gan citās dzīves situācijās, mēs izvērtējam riskus un mēs izvērtējam ieguvumus, kas būtu no tā, vai tiktu pielietoti kaut kādi medikamenti vai nē. Un psihisku traucējumu gadījumā ieguvumi būtu mātes simptomu mazināšanās, spēja rūpēties par sevi un bērnu atjaunošana, depresijas, psihozes vai suicīda riska samazināšana. Un riski būtu potenciālā ietekme uz zīdaini caur mātes pienu vai blakus parādības, kas varētu parādīties mātē. Un ir jāsaprāt, ka neārstēta depresija, trauksme vai psihoze rada lielāku risku mātes un bērna veselībai nekā kontrolēta zāļu lietošana. Un mums ir medikamenti, ko var lietot arī zīdot bērnu ar krūti, un katrs gadījums tiek parasti vērtēts individuāli sadarbībā ar ārstu. Un jāsaprot arī, ka ja vien netiek apdraudēta bērna dzīvība, mātes dzīvība vai drošība, vai joprojām ir iespēja par sevi kaut kādā mērā parūpēties, tad neviens nespiež šos medikamentus lietot. Tā jebkurā gadījumā ir kā individuāls lēmums sadarbībā ar ārstniecības personām, kurā tiek ņemtas arī paša cilvēka autonomija un vēlmes un vajadzības un bažas un viss, kas vien var ietekmēt to medikamentu lietošanu. Tāpēc tas vienmēr ir kā tāds individuāls lēmums katram cilvēkam. Un kāpēc tad vispār tie medikamenti reizēm tomēr ir vajadzīgi? Jo ne visus simptomus var kontrolēt tikai ar sarunām un atbalstu. Dažreiz tomēr medikamenti ir nepieciešami, un dažreiz tā būs vispiemērotākā ārstēšanas metode. Un atkal tas nav kaut kas tāds, par ko kaunēties, ja šāda ārstēšanas metode ir jāizmanto, jo
nu, cilvēki ir dažādi, mēs mēdzam saslimt ar dažādām lietām, un nevajadzētu kaunēties no tā, ka tiek saņemta ārstēšana un tiek izmantotas visas tās metodes, kas mums arsenālā kā cilvēkiem šobrīd ir pieejamas, lai mēs varētu nodrošināt pēc iespējas labāko rezultātu. Un jāapzinās arī tas, ka, ja simptomi ir smagi, tad zāļu lietošana var būt arī kā dzīvības glābšanas solis, lai tiešām mēs nodrošinātu to, ka tas nākotnes brīdis arī tiek sasniegts un tiek nodrošināta visoptimālākā palīdzība. Medikamenti var palīdzēt stabilizēt garastāvokli, uzlabot miegu, uzlabot enerģiju, samazināt trauksmi, atjaunot spēju parūpēties par sevi, parūpēties par bērnu, un to mērķis noteikti nav nomākt emocijas, bet gan tieši atjaunot šo te funkcionēšanu. Un ļoti bieži šie medikamenti tiek vairāk kombinēti ar atbalstu vai ar psihoterapiju vai ar dzīvesveida izmaiņām, jo tas, kas ir jāsaprot, ka medikamenti iedarbojas tikai uz tiem bioloģiskajiem faktoriem, kas nosaka traucējumu attīstību. Medikamenti nevar izmainīt vidi, medikamenti nevar izmainīt personību, viņi neizmaina pagātnes notikumus un stresa pārvarēšanas stratēģijas. Medikamenti var tikai iedarboties uz tiem simptomiem un uz tām izmaiņām, kas ir notikušas galvas smadzenēs dažādu psihisku traucējumu rezultātā, taču viņi neizmaina cilvēku pašu par sevi. Cilvēks, jebkurā gadījumā, ir tas pats, mēs tikai iedarbojamies uz to, kas viņa funkcionēšanu ir pasliktinājis. Un laiks ir ļoti būtisks, jo ātrāk šie traucējumi un dažādas psihiskās veselības problēmas tiek atpazītas, jo vieglāk tās būs ārstēt. Vislabākais laiks, kad uzsākt ārstēšanu, bija tik līdz parādījās problēma, un otrs labākais laiks ir šodien, tad, kad tiek tā problēma beidzot atpazīta vēlreiz un uzsākta ārstēšana. Pašā noslēgumā es gribētu teikt, ka pēcdzemdību periods ir dabiski, intensīvs un mainīgs, un visām šīm emocionālajām reakcijām ir sava vieta un sava nozīme. Par viņām mēs sākam satraukties tikai tad, kad mēs uztveram, ka tās traucē funkcionēt un ir ārpus tās normas, ko mēs sagaidītu šajā periodā. Trauksme un depresija ir biežākie traucējumi, ko mēs redzam pēcdzemdību periodā, un tie ir daudz biežāki nekā par to iepriekš ir runāts, un jāsaprot arī, ka šie traucējumi ir ārstējami. Nav tā, ka viņi ir vienkārši jāpārcieš un jācenšas izdzīvot tas periods. Nē, viņiem ir arī pieejamas ārstēšanas metodes. Un palīdzība ir pieejama gan no profesionāļiem, gan no ģimenes, gan no sabiedrības. Un jāatcerās, ka šīs rūpes par sevi nav egoisms, tas ir ieguldījums gan sevī, gan savā bērnā. Un atbalsts arī gluži nav greznība vai luksus, bet drīzāk nepieciešamība. Un, ja ir viena lieta, ko es gribētu, lai cilvēki paņem no šīs lekcijas, tad tas ir tas, ka drīkst lūgt arī palīdzību, drīkst justies arī slikti, un drīkst arī pēc tam atvesaļoties vai justies labāk. Tas viss ir kaut kas tāds, ko droši var pasist sev pa plecu un izrādīt arī līdzjūtību pret sevi, ja kaut kādas grūtības ir piedzīvotas, un atcerēties, ka to ir iespējams arī pārvarēt un justies ikdienā tik vien labi, cik iespējams. Tas no manas puses pagaidām arī ir viss. Es esmu atstājusi arī pavisam nelielu laiku jautājumiem. Tāpēc, ja ir no klausītāju, no skatītāju puses kādi jautājumi, tad es tiešām priecāšos par tiem arī atbildēt. Jautājumu var gan uzrakstīt, gan arī pateikt skaļi, ja ir iespējamība, bet lielākoties man šķiet, ka šeit ir vieglāk ieraudzīt čatā, ja kāds jautājums ir. Es atvēršu pagaidām tos jautājumus, kas bija atsūtīti iepriekš, jo viens no jautājumiem, ko mēs saņēmām, bija par to, kā pieņemt jauno lomu un neskumt pēc vecajiem laikiem un nesatraukties par ikdienu. Šis arī būs tāda lieta, kas būs ļoti individuāli, jo, kā jau minēju,
šajā laikā, gan grūtniecības, gan pēcdzemdību periodā, izmainās ļoti daudzas lietas, un, protams, varbūt kaut kāda veida sēras pret to, kāds cilvēks bija agrāk, kāda bija viņa dzīve agrāk, jo tajā situācijā vairāk, diemžēl, nebūs iespējams atgriezties, bet tajā pašā laikā šī jaunā loma un jaunie apstākļi, kuros cilvēks atrodas, arī piedāvā ļoti daudz iespējas un pozitīvas lietas. Un es teiktu, ka vajadzētu skatīties uz to bildi kopumā, ka ir gan šīs sēras par to zaudēto, kas konkrētajā situācijā ir, gan arī pievērst uzmanību tam pozitīvajam, kas var atgadīties, jo lielākoties tās sēras kļūst pārmērīgas tad, ja tas ir vienīgais, uz ko cilvēks spēj tajā brīdī safokusēties, bet ja mēs skatāmies uz to ainu kopumā, tad lielākoties ar to ir arī vieglāk tikt galā. Un vēl viens no jautājumiem bija par to, ka pēcdzemdību periodā parādās arvien mazāk vēlmes komunicēt ar citiem cilvēkiem, bet tajā pašā laikā parādās vientulība. Tad kā uztver to, ka saziņa ar draugiem un paziņām paliek mazāk interesanta un kā atrast to līdzsvaru. Un šeit es nedaudz gribētu normalizēt tās sajūtas, jo tas, ka pirmajos mēnešos nav vēlmes tikties ar cilvēkiem, kas nav ģimenes locekļi, ir pilnīgi normāls. Nav tā, ka uzreiz visiem cilvēkiem tur pirmajā, otrajā mēnesī gribētos darīt kaut ko, kas ir ārpus mājas vides. Ja parādās sajūta, ka pirmajos brīžos negribas ar netik tuviem cilvēkiem komunicēt tikpat daudz, kā tas bija komunicēts iepriekš, tas ir pilnīgi normāli. Un pilnīgi normāli ir arī tad, ja šī vēlme ir, un to tomēr gribas darīt. Tātad abas šīs situācijas ir pieņemamas, atbilstošas, un savas sajūtas noteikti nevajadzētu kaut kādā veidā censties ignorēt vai vainot sevi vai kaut ko tādu, bet atkal uztvert vienkārši, ka jā, šādas sajūtas ir, viņas ir klātesošas, izrādīt atkal līdzjūtību pret sevi, nu, ka situācija ir tajā brīdī tāda, kā viņa ir. Un meklēt to atbalstu tajās vietās, kur viņi gribētos arī saņemt. Ja tas ir atbalsts, ko gribētos saņemt no tuviniekiem, tad tur to arī vajadzētu meklēt. Ja tas ir atbalsts, ko varbūt gribētos saņemt no cilvēkiem, kas ir līdzīgās situācijās, es parasti diezgan stipri iesaku jaunajām māmiņām tomēr skatīties uz tādām vidēm, kur viņas varēs satikties arī ar citām jaunajām mamām. Vai nu tie ir kādas bērnu skolas vai kādas citas situācijas, kur satiekas sievietes, kurām ir bērni līdzīgā vecumā, vai ja ir kāda draudzene, kur iet cauri tai pašai situācijai, vai nesen ir gājusi cauri tai pašai situācijai, tad atbalsts no cilvēkiem, kas piedzīvo kaut ko līdzīgu, var tiešām būt ļoti, ļoti noderīgs. Un varbūt tajā brīdī negribas tikties ar draugiem, kas nav līdzīgā situācijā, bet ir tā vēlme tik un tā izjust šo saikni, tad droši viņu meklēt tajās situācijās un vietās, kur būs lielākā iespējamība viņu arī dabūt. Un šis līdzsvars katram cilvēkam tiešām būs diezgan individuāls. Tā. Tad mums ir jautājums par to, ko darīt situācijā, ja enerģija ir izsīkusi un aprūpe tiek veikta ar lielu piepūli, kaut arī ikdienu ir kaut kāds brīdis rūpēm par sevi, vai ar šādu stāvokli var arī nogaidīt. Un šeit arī uz to jautājumu būs diezgan grūti atbildēt, jo tā situācija ir ļoti individuāla. Es teiktu, ka ja ir tā iespēja rūpēties tomēr par sevi, ja tur ir kaut kāda iespēja atrast tajā laikā, kur saņemt papildus atbalstu, lai tās pūles tomēr nebūtu tik milzīgas un nebūtu tik milzīga tā izsīkuma sajūta, tad es tomēr noteikti ieteiktu to darīt. Ja ir tā sajūta, ka pietiek arī ar tām īsajām pauzēm, ka viņas tiešām sniedz kaut kādu šo enerģijas pieplūdumu, ka ar viņām ir atbilstoši, lai tā diena varētu turpināties un lai tā funkcionēšana tomēr būtu tāda, ka
nu, tā kā bezgala lielas grūtības, tad ir iespējams arī, ka var nogaidīt. Bet to būs ļoti grūti izvērtēt, nezinot tā kā plašāku stāstu. Nu, es laikam to salīdzinātu ar tādu, nu, ka pēcdzemdību periodā, pieņemsim, tā kā ir jācelās smagumi. Nu, tā kā zīdainis svar sākot no 2 kilogramiem uz augšu lielākoties. Nu, tad viens variants ir, ka būtu jāatcelās zīdainis, kas ir tā kā 2 kilogrami un varbūt soma vēl rokās, kas būtu tas, ko mēs uztvertu par tādu tā kā, nu, normas ekvivalentu. Bet, nu, ja ir tā sajūta, ka tas izsīkums ir tāds, ka tas svars, kas ir jācelā, ir bezmaz vai 1 tonu smags akmens apkārt, nu, tad tas būtu ekvivalents tam, ka tās pūles tomēr ir pārāk lielas un ka tur vajadzētu kaut kādu palīdzību meklēt. Un tāpatās arī ar to emocionālo situāciju. Nu, to robežu dažreiz ir grūti novilkt, bet es ieteiktu skatīties jā, uz to savu situāciju. Un, ja liekas, ka tā palīdzība ir vajadzīga, tad labāk viņu meklēt ātrāk, nekā pēc 2 gadiem saprast, ka viņa tomēr ir vajadzīga, tad viņu iet meklēt. Un tad šis ir teikums, ko es bieži dziedu kabinetā. Ai, vajadzēja atnākt ātrāk. Vajadzēja atnākt tā kā pirms gada. Nu, lai es principā vienkārši mums visiem novēlu to, lai mēs tiešām varētu savas spējas un resursus izvērtēt pēc iespējas atbilstošāk un to palīdzību lūgt arī tajā brīdī, kad viņa mums ir visvairāk nepieciešama.